tu kādreiz ir kāds teicis, nedauzi durvis! Jā, nu, ja ne tik traki, bet mums Riga Brain bija tā, kad tie, kas nāca uz seansu, sēdējā tā krēslā, tur mēģināja laisties varbūt pat miegā, kādu sapnīt redzēt. Un tur apakšā mums ir audumveikals. Un tajā audumveiklā ir tāds stikla viss tā siena. Un tajā sienā tās durvis, kas ir viņam sabojēs, tas pievilcēs. Un viņš, kad cirtās, tad koka māja mums šeit ir viss norībēja. Un, protams, tas diskomforts. Protams, mēs runājam ar saimnieku, runājam ar īpašnieku veikalu. Ping-pong, bumbiņa. Esat tā redzējuši? Nē, tas ir saimnieku jautājums, tas ir īrnieku jautājums. Mēs uzņēmamies paši summas, kādas tik piedāvā. Viens negrib oficiāli maksāt, viens grib vairākus simtus par vienkārši. Beigās mēs atrodam, saimnieki negrib maksāt, tas negrib maksāt, jo atkal ping-pong. Mēs sakam, viss stop, mēs samaksāsim, pēc tam no jums iekasēsim. Tagad tas ir salabots. Tātad tiem, ka bija tā problēma, ja atceraties, ka tāds daudzīšanās tā kā šobrīd visi ir mierīgi un klusi. Tā kā tiekamies Riga Brain kabinetos un lai ir miers. Gan sirdī, gan arī ķermenī. Čau!